Labdien visiem! Labdien jaunajiem latviešiem! Pats ir rokas, kuri tie ir, lai visi zina. Jā. Un paldies arī līdzjutējiem, kuri nav diemžēl kuplā skaitā, bet tomēr. Un šodien mūsu konkursu Es jaunais Lāčplēsis sāksim ar Latvijas himnu. Piecāsimies visi. Un es gribu nolasīt vienu apsveikumu Latvijai, ko ir uzrakstījis Maksims Kolosovs. Mana mīļā Latvija, ko lai vēlu tev? Lai tava tauta dzīvotu ilgi, ilgi vēl. Lai visi būtu draudzīgi, lai bērni skaļi smejas, lai katrā mūsu sirsniņā tik labestība dēļ. Lai tā kā agrāk saulgriežos ugunskuri deg, un bērnu kājām pasajām pa rīta rasu skrien, lai tīra būtu jūra, ezeri un upes, lai zivju būtu tajos daudz, lai katras mājas tūmā ozols augstu stalci, lai tauta ciena dabu, lai mežus neizcērt, lai vāverītes kuplastes pa koku zariem lēkā, lai purvos dzēres klaigā, un lai ogu būtu tur daudz, lai pavasarī stārki ciemos steidzas un cieleņas skaistulis, lai tavās pļavās plašajās ziedu būtu daudz, un rudzupuķu. Mana mīļā dzimtene, vēl novēlu tev es, lai visi mūsu cilvēki domātu kā es. Un tagad noskatīsimies mazu sižetiņu no filmas Bermontiāde, kas ir tieši par šodien dienu, par Lāčplēša dienu, par piemiņas dienu mūsu kādreiz senčiem, tēviem, dēliem, brāļiem, draugiem, kas aizstāvēja Latvijas neatkarību, kas izcīnīja Latvijas neatkarību. Filma ir ļoti interesanta, diezgan gara, tādēļ šodien būs tikai mazs sižets no filmas, bet es ceru, ka mēs jūs ieinteresēsim un kopā ar mamām un tētiem mājās to filmu noskatīsieties.
spūri varoņu piemiņai ietektām sveci. Šādā laikā, kā runā, kritušie ceļus un vēlreiz apsteigā kraujas lauku. Kāpēc viņi turpina nākt pie mums? Kāpēc izgaismo mums ar savu vienkāršo spožu stari? Viņi saka, brīnums, kas saucas par brīnumu mūsu. Jā, visiem nebija kurbi, bet bija cerība nosargāt valsti. Jā, mans bija tumša, bet izrādījās, ka bijām vairāk par tiem, kas novērsās, kas aiz muguras tirgojās, svinēja svētkus vai slēpās. Tāpēc mēs nākam, jo vēlamies sajust, ka paliekat uztveršanas zonā, un mēs varam runāt. Jauns novembris iedadies. Zvaigznes tik spožas, kā atkārtas tumsa. Pasaules tauta godā savu brīvību un varoņus, kas to izcīnīja. Mums Latvijā ir savs 11. novembris, Lāčplēša diena. Tā ir diena, kad atkal esam vienoti un spēcīgi. Šajā svētku rītā varoņi mūstas vēlreiz, lai atkal dotos uz cīņu vietām, lai atcerētos laiku, kad vēl nebija varoņi, bet vienkārši Latviju vīri un zēni. Vai dzirdat viņus soļus? Vai jūs gribētu viņus satikt? Kad viņi cēlās kaujā, Latvijā bija 3 valdības un naidnieku 3 karšu pārstāvis. Viņiem noteikti ir ko mums pastāstīt. Gada 8. oktobrī sākās Rietumu brīvprātīgo armijas uzbrukums Rīgā. Uz Latvijas Republikas galvaspilsētu devās 50,000 vācu un krievu bandītu, kā viņi paši sevi sauc. No tiem tieši kaujas spēku veidoja aptuveni 18,000 bermudiešu. Aizstāvēt Rīgu ar ieročiem rokās rietenējā 8. oktobra rītā bija gatavs 4 reizes mazāks karaspēks, tikai 11,500 vāji bruņotu Latvijas iedzīvotāju, no kuriem frontē pret Vermonta karaspēku bija knapi 5,000. Šī cīņa bija likenīga ne tikai jaunajai Latvijas valstī, tā pirmkārt bija likenīga latviešiem kā nācijai,
kur uzvaras rezultāti bija tik lieli un tautas vienotība tik neredzēta, kā iespējams nekad vairs visā 20. gadsimtā. Bet pats galvenais, šeit, Daugavas krastos, izšķīrās modernās Eiropas liktenis. Tās Eiropas, kādu mēs pazīstam šodien. Es būtu ļoti, ļoti priecīga, ka jūs mājās, kā mamma ar tēti vai vieni paši, jo jūs esat lieli, jums noteikti ir dators, jūs skatāties YouTube, visu, ko vajag un ko nevajag, bet jūs atrastu filmu Bermontiāde un ļoti nopietni, varbūt tiešām ienetnē paši ar sevi, ar domām par šo filmu noskatītos viņu. Sarunājuši? Un tagad viena maza animācijas filma, kura saucas Latvietis, jo ne visi mums ir tik nopietni, un mēs paši arī neesam tik nopietni. Mēs varam arī mazliet savas valsts dažādas ķibeles un varbūt nelaimes un neveiksmes un visus lielos karus, kas mums gājuši pāri, atcerēties arī mazliet ar humoru. Šajā mazajā animācijas filmā 8 minūtēs režisors mums mēģinās izstāstīt visu Latvijas vēsturi no sendienām līdz mūsdienām. Skatāmies!
Nu, lūk, tā bija mazliet filmā humoru, bet arī šo jūs vēlreiz varat apskatīties mājās un to, ko nesapratāt, uzjautāt mammai, tētim, vai savā klasē, vai klases audzinātājai, vai sociālo zinību skolotājai, vai vēstures skolotājai. Sarunā tagad var mani dzirdēt? Var. Tā kā sarunām tēmas ir daudzas. Bet tagad uzspēlēsim vienu spēli, lai visi ar jums iepazīstās ar mūsu jaunajiem vāršplēšiem. Es aicinu jūs visus priekšā vienā skaistā garā rindā. Lūdzu. Kamēr jaunie lačplēši gatavojas spēlei, es izstāstīšu visiem klātesošajiem, varbūt, kuri zina, kuri līdzjutēji tie noteikti zina par šo konkursu, bet tie, kuri varbūt atnākuši tikai apskatīties, tad šāds konkurss Līvānos notiek tradicionāli katru gadu un saucas Es jaunais lačplēsis. Citiem gadiem šī konkursa formāts bija sportisks ļoti. Puišiem vajadzēja, jaunajiem lačplēšiem vajadzēja pierādīt sevi sporta aktivitātēs. Tad šogad mēs šo formātu mainījām un gribējām, lai puiši mazliet nopietni pieiet lačplēšu dienā, pieiet Latvijas neatkarības svinībām un mazliet padomā par Latviju, par savu tautu, paši par sevi, par Līvāniem un uzraksta katrs pēc savas vēlēšanās vai no apsveikumu Latvijai vai latviešu tautai, vai uzrunu latviešu tautai, vai varbūt pareģojumu, vai varbūt savu redzējumu par šī brīža situāciju. Kā redzam, šogad dalībnieki pārsvarā ir pamatskolas audzēkņi un sākumskolas audzēkņi, bet par to arī prieks.
mūsu jaunie patrioti aug. Un es saprotu, jūs visi esat gatavi spēlei. Bet pirms mēs sākam spēli, paņem otru mikrofonu, un aiziet uz otru galu. Pirms mēs sākam spēli, mums visiem ir jāiepazīstas un jāzina, kādi tad jaunie Lāčplēši stāv mūsu priekšā. Un es katram no jums jautāšu iepazīstināt ar sevi. Jums būs jānosauc savs vārds, uzvārds, skola un klase, kurā jūs mācāties. Varam mēs, vai ne? Tik daudz. Uz priekšu. Mani sauc Artis Romanovskis, Līvānu 1. vidusskola 3. C klasē. Paldies. Mani sauc Ivo Dolgais un es eju Līvānu 1. vidusskola, skola 1. B klasē. Paldies. Mani sauc Jānis Mikulis, es eju 1. vidusskolā, es eju 1. klasē. Paldies. Tagad 3 puiši no tavas puses. Mani sauc Nikita Bondarevs, no 2. Līvānas vidusskolas, 5. klase. Mani sauc Maksims Kolosovs, es mācos Līvānu 2. vidusskola, 3. B klasē. Mani sauc Danīla Cvetkovs, es mācos 3. A klasē, 2. vidusskola. Turpinām ar manu galu. Es esmu Laiti Zēle, es mācos 1. B klasē, 1. klasē. Līvānu vidusskola. Paldies. Es sauc Vilnius Skarbiņas, es mācos 1. Līvānu vidusskolā, 1. klasē. Paldies. Mans vārds ir Valdis Birzāks, es mācos Līvānu 1. vidusskolā, 3. B klasē. Paldies. Mani sauc Daivis Grodniņš, es eju 4. A klasē un 1. vidusskolā. Mani sauc Maks Bogdanovičs un es eju Līvānu 1. vidusskolā, 4. A klasē. Mani sauc Denis Šlūs, es eju 2. vidusskolā, 5. klasē. Mani sauc Tālis Liemnieks, es eju 1. Līvānu 1. vidusskolā, 3. B klasē. Paldies. Mani sauc Oskars Mērķis, es eju Līvānu 1. vidusskolā, 3. B klasē. Paldies. Mans vārds ir Aleksis Bondars, es eju Līvānu 1. vidusskolā, 3. B klasē. Paldies. Mani sauc Rīnas Tišs, es mācos 2. klasē, skola 2. vidusskola. Mani sauc Raitis Punsulis, 4. klasē, 2. vidusskola. Mani sauc Aigars Lietiņš, es mācos 2. vidusskolā, 4. klasē. Turpinām. Mani sauc Justins Kligis, es eju Līvānu 1. vidusskolā. Paldies. Mani sauc Markus Ulbāns, es eju 3. klasē, Līvānu 1. vidusskolā. Paldies. Mani sauc Toms Kusņicovs, es eju Līvānu 1. vidusskolā, 3. klasē. Mani sauc Arčuns Mihailovs, mācos Līvānu 2. vidusskolā un eju 9. klasē. Mani sauc Pālēžs Dembrovskis, es mācos 2. vidusskola, 3. A klasē. Mani sauc Ins Kārlis Ezerkons, es mācos 5. klasē Jersikas pamatskolā. 3. A klasē, 1. Līvānu vidusskola, Adrians Šarkovskis. Paldies, Adrian. Es esmu Kristers Veigulis un es mācos 3. A klasē Līvānu 1. vidusskola. Mani sauc Andrijs Zakarevičs, es mācos Līvānu 1. vidusskolā, 3. C klasē. Mani sauc Oskars Rubins, es mācos 3. C klasē, 1. vidusskola, Līvānu 1. vidusskolā. Mani sauc Markus Mičulis, es mācos 3. C klasē, 1. vidusskolā.
Paldies, puiši! Ar visiem esam iepazinušies. Redziet, mikrofonā runāt nemaz nav tik vienkārši, vai ne? Ir mazliet uztraukums un balss ir savādāka. Bet tagad spēle. Mums ļoti patīk, ka mūs apsveic, vai ne? Ir tā. Mums visiem ļoti patīk, ka mūs apsveic. Bet ir dubults prieks, ka mēs varam apsveikt kādu. Piekrītat? Jums tagad ir jāatrod viens pāris sev otrs puisis, un vienam otru jāapsveic, bet ne tikai jāpaspiež roka un jānodod dāvana, bet arī jāpasaka kāds vēlējums Lāčplēša dienā. Aiziet, puiši, uz priekšu! Tā, lai neviens nepaliek bez dāvanas. Atrodam savu pāri un apsveicam no visas sirds un noteikti paspiežam roku. Droši. Skatītāji varētu aplaudēt, kamēr puiši viens otru apsveic. Vai visi ir viens otru apsveikuši? Ir tā. Labi, tad mazliet apsēžamies. Līvānu bērnu un jauniešu centrs šodien jums ir sarūpējis mazus svētkus par jūsu drosmi, par jūsu uzrīkstēšanos. Piedalīties un uzrakstīt mazliet pārdomātus teikumus, pārdomātas rindas, pārdomātus veltījumus un pat ļoti garus un nopietnus veltījumus Latvijai. Jūs droši varat iemalkot garšīgo dzērviņu morsu un uzkost kādu konfeti, bet es tikmēr izstāstīšu, kā mūsu pasākums turpināsies. Pats galvenais, ko mēs šodien visi darīsim, un tas ir veids, kādā mēs ar jums un jūs kā jaunie Lāčplēši pierādīsiet savu patriotismu šeit, Līvānos. Mēs visi piedalīsimies Lāčplēšu dienas gājienā līdz atbrīvošanas piemineklim. Kad beigsies apsveikšanas ceremonija un pirmo vietu ieguvēji būs saņēmuši savas balvas, mēs visi dosimies uz garderobi, silti saģērbsimies, uzvilksim cepures un cimdus, jo kāds laiks ārā būs jāpavada. Tad, ejot ārā pie durvīm, Līvānu bērnu jauniešu centra darbinieces jums katram izsniegs lāpu, un mēs visi stāsimies kopā vienā lielā Lāčplēšu, jauno Lāčplēšu grupā tieši aiz galvenajiem karognesējiem. Vietiņu mēs jums parādīsim, bet mēs visi ejam kopā. Ja? Mēs visi ejam kopā vienā grupā. Tālāk, kad mēs aizejam līdz piemineklim, atkal mēs ar Līvānu bērnu jauniešu centra meitenēm jums palīdzēsim apstāties, jo jums ir goda vieta šodien iedalīta. Jūs stāvēsiet tuvumā pašam piemineklim, paši pirmie, un turēsiet lāpas un kā karavīri stauti, lepni līdz galam. Ļoti, ļoti nopietni visu svinīgo uztveriet un klausieties, ko tur stāsta un ko tur saka. Un pats galvenais, puiši, jums rokās būs lāpas. Tādēļ ļoti, ļoti uzmanīgi ar uguni un ar liekām kustībām. Turam tātad taisni sev priekšā un neliekam par tuvu kādam otram vai arī sev, ja, lai nenotiek kāda nelaime. Ļoti, ļoti uzmanīgi ar lāpām apriemies. Visi turpina malkot, kaut ko uzkos, bet mēs sāksim apbalvot pirmo vietu laureātus, jo visās klašu grupās mums ir kāds, kas ir ieguvis visvairāk punktus, jo jūsu visus darbņus vērtēja žūrija. Un sāksim mēs ar 9. klasi. Un es gribu nolasīt, ko ir rakstījis Artjoms Mihailovs no Līvānu 2. vidusskolas 9. klases.
Mana Latvija, es vēlos tevi aizstāvēt un atbalstīt, tāpēc vēršos pie cilvēkiem, kas dzīvo tavā zemē. Daudzi saka, ka viņi Latvijā ir laimīgi, bet daži domā pretēji. Viņš šeit jūtas slikti, es esmu laimīgs Latvijā, un tagad es pastāstīšu, kāpēc. Pirmkārt, es esmu laimīgs tāpēc, ka Latvijā nav izplatīts terorisms, ka Latvijā nenotiek karš, mēs esam drošībā. Otrkārt, es esmu laimīgs, jo es savā zemē nekad neesmu badā. Pat, ja es būtu bezpajumtnieks, es nekad nezinātu, kas ir izsalkums. Jo Latvijā ir daudz labdarības projektu, kuri palīdz cilvēkiem. Mēs visi esam paēduši Latvijā. Treškārt, es esmu laimīgs tāpēc, ka varu brīvi un bez maksas iegūt izglītību. Un piektkārt, es esmu laimīgs, ka es dzīvoju tīrā un sakoptā vidē. Mēs dzīvojam ļoti skaistā valstī. Es saku šos vārdus tiem cilvēkiem, kuri nejūtas Latvijā laimīgi. Vienkārši ieklausieties manos vārdos un padomājiet, vai tiešām jūs esat nelaimīgi šeit Latvijā. Laime ir mums apkārt, sīkumos, un laimes sajūtu radām mēs paši mūsu Latvijā. Un apsveicam pirmās vietas ieguvēju 9. klases grupā jauno Lāčplēsi Arturu Mihailovu. Puiši droši neolieties, izstiprināties un gājiena. Tālāk 5. klašu grupa. Un nolasīšu, ko teicis Nikita Bondarevs, Līvāna 2. vidusskolas 5. klases audzēknis. Mana sportiskā Latvija, kā viņš raksta. Latvija, tu esi maza valsts, bet tava bagātība ir tavi cilvēki. Pasaulē pazīst daudz tavu slavenu cilvēku, aktierus, dzejniekus, dziedātājus, māksliniekus, bet es zinu, cik daudz ir izcilu sportistu Latvijā. Latvijā ir daudz sportistu, kas startē augstākajā līmenī. 10 tavu sportistu piedalās olimpiskajās spēlēs un izcīna arī godalgotas vietas. Es lepojos ar šiem sportistiem, ar Latvijas sportistiem. Es gribu līdzināties viņiem. Šogad man bija liels gods pārstāvēt savu valsti starptautiskajās sacensībās Polijā un Čehijā, kur man izdevās kāpt uz goda piedestāla. Tad, kad es turēju rokās Latvijas karogu un skanēja Latvijas himna, mani pārņēma tāds lepnums, tāda lepnuma sajūta, ka es esmu daļa no tevis Latvija. Mēs esam sportiska valsts un apsveicam Nikitu Bondarevu ar 1. vietu 5. klašu grupā. Tālāk es gribu nolasīt, ko teicis Aigars Leidiņš, Līvāna 2. vidusskolas 4. klases skolēns. Es gribētu, lai Latvija būtu tāda skaista, kāda tā ir tagad. Lai cilvēki būtu vēl labestīgāki. Lai no mūsu Latvijas cilvēki nebrauktu prom. Es vēlos Latvijā redzēt jaunas celtnes, jaunas modernas skolas, labi aprīkotus sporta kompleksus, lai
lai cilvēkiem Latvijā būtu darbs. Skaisti būtu, ja uz Latviju brauktu daudz turistu, daudz vairāk. Viņi aizvestu suvenīrus no mūsu zemes, stāstītu par Latviju un pie mums brauktu vēl ciemiņu ciemos. Latvija vēl ir jauna, un viņai viss vēl ir priekšā. Un apsveicam pirmās vietas ieguvēju Aigaru Leitiņu 4. klašu grupā. Tālāk seko 3. klašu grupa. Un 3. klašu grupā uzvarētājs un pirmās vietas ieguvējs ir Maksims Kolosovs, Līvāna 2. vidusskolas audzēknis, un viņa lielo un garo apsveikumu es vēl lasīju pašā sākumā. Lūdzu, Maksim, nāc pēc savas balvas. Tālāk 1. klašu grupa, un 1. klašu audzēkņi bija gleznojuši, zīmējuši un darinājuši ļoti skaistus apsveikumus Latvijai dzimšanas dienā, kuri apskatām arī mazā izstādītē vestibīlā. Un 1. klasē, 1. klašu grupā 1. vietu ir ieguvis Jānis Mikulis, Līvāna 1. vidusskola. Lūdzu, Jāni. Un tad mums ir 2 veicināšanas balvas, ko arī žūrija ir izvēlējusies. Un viena no veicināšanas balvām ir Intam Kārklim Ezerkalnam 5. klases audzēknim Jersikas pamatskolā. Un lūk, ko viņš raksta. Viņš ir uzzīmējis arī ļoti skaistu apsveikumu, jūs jau izstādē noteikti apskatījāties, un viņš Latvijai saka šādus vārdus. Viņš uzrunā latviešu tautu. Latvijas puiši, pusauģi, jaunieši un vīri, esiet stipri un ļoti drosmīgi, lai vajadzības gadījumā varētu aizstāvēt savu dzimteni kā īsti lāčplēši. Mums visiem ir jābūt gudriem un patriotiskiem, lai saglabātu brīvu Latviju. Un lūdzu, Int, nāc pēc savas balvas. Un mums ir vēl viena veicināšanas balva. Jums visiem bija jāizpild anketas, vai ne? Bija tā? Vai aizpildīja jūsu vietā kāds? Kā tur bija? Paši, labi. Kas bija jāraksta anketās? Vārds uz vārds, klase, skola, kas vēl? Intereses, hobiji, ļoti labi. Un foto. Kā jūs domājat, kāpēc bija foto jāpievieno? Lai mēs un lai citi zinātu, ka tieši tas esat jūs. Es tagad gribu kādam pajautāt no jums par jūsu hobijiem un interesēm. Ja mēs tagad par visiem tas būtu ļoti ilgi, bet kādiem izvēles kārtās pajautāšu. Valdi, kādi ir tavi hobiji? Lūdzu, nododiet to mikrofonu. Mani hobiji ir tanpretes, šahs, dejošana un basketbols. Paldies, paceļ rokas, kuram vēl ir tieši šādi hobiji? Kuram vēl ir hobijs basketbols? Nav tādi paši, bet man ir Līdzīgi. Labi. Tā, es tagad aiziešu pie puišiem šajā galā. Saki, lūdzu, kāda ir tava hobija? Man ir basketbols
Jauki, vai ne? Kopijas spēlēties ar mazo māsīm. Ļoti labi. Puiši, kāda ir jūsu kopija? Man nav tik daudz hobiju, kā daudziem no šejienes, bet man ir tāds hobijs, kurš man ļoti patīk, tas ir sports. Arī tiešām basketbols. Paldies! Mums ļoti sportiski lāčplēši. Nu vēl kāds varētu mums pastāstīt par saviem hobiju? Man ir tikai viens hobijs. Man patīk kārtības rītdieniem. Ļoti labi. Un ziniet, man ļoti patīk, un bija lasot anketas lasīt, ka dažās anketās bija rakstīts, ka hobijs ir mācīties. Lūdzu, paceliet rokas, tie, kas rakstīja, ka hobijs ir mācīties. Paldies, bet man liekas, bija vēl. Ja? Maleči, man prieks. Un mums tagad vēl ir viena nominācija, ko izvēlējās žūrija, un es pateikšu kādēļ. Jūs savās anketās arī rakstījāt vēl vienu lietu, ne tikai par hobiju. Kas vēl bija jāraksta? Ko es aizmiršu nosaukt? Oskar, lūdzu pasaki, ko es aizmiršu pateikt? Kas vēl bija jāraksta anketā? Jāraksta vēl bija, kādreiz piedalās konkursā. Ļoti pareizi. Ļoti svarīgs teikums bija jāuzraksta pamatojums, kādēļ jūs piedalāties šajā konkursā. Bija ļoti daudz interesantu atbilžu. Ļoti daudz. Gan tādēļ, lai dzirdētu, ko citi puiši domā par Latviju, par kādu citu puišiem vēlējumi Latvijai. Citi gribēja iepazīties ar jauniem draugiem, vēl daži gribēja izpaust savas domas citiem, bet žūrijai bija iepaticies tāds viens ļoti tāds trāpīgs paskaidrojums, kādēļ. Un Artis Romanovskis raksta mums tā, ka viņš piedalās šajā konkursā tādēļ, ka konkurss ir domāts tieši puišiem, un tieši tādēļ ir obligāti jāpiedalās. Aplausi Artim Romanovskim. Artim nāc par sveicināšanu klāt. Tiešām šis konkurss ir domāts puišiem. Lai neapvainojas meitenes, kuras ir ļoti čaklas un piedalās visos iespējamos Līvānu novada bērnu un jauniešu centra rīkotajos konkursos, bet mēs puiši gribam, lai jūs esat aktīvāki, lai jūs esat daudz aktīvāki. Un es esmu ļoti lepna par jums, par jūsu drosmi un uzdrīkstēšanos, ka tieši jūs bijāt tie, kas šoreiz piedalījās. Aplausi jums visiem! Tagad es gribētu, lai jūs visi saliekat savus diplomus un savas balvas mapītēs, skaistajās krāsainajās, lai nekas nepazūd no tā. Un tad nāksim visi priekšā uz vienu lielu kopbildi. Kur